Tāds pašņucis, paguris savu mūžu. Man nav komentāru. Noteikti izmest viņu ārā. Pārdodu un visu. Esam auto 2026 un dosimies noskaidrot, vai cilvēki māk atpazīt automašīnas vērtību. Jautājums, vai jums patīk mašīnas? Man patīk mašīnas, jā, ļoti. Jā. Jā, ļoti patīk. Jā, man ļoti patīk. Protams. Ļoti patīk. Kā jūs domājat, cik šāda mašīna maksā? Kas tā vispār par mašīnu? Fiats. Ne vairāk par 2000 eiro, es domāju. 2000. Kaut kāds 1000 eiro. 3000, es teiktu. Tāds pašņucis, paguris savu mūžu. Kaut kādu pusotru vairāk es pat tādu nedotu. Tas jau būtu ļoti daudz dots. Kādi 3000, 2000. 300 eiro. Šī mašīna maksā 1300. Man pašam ir bijis Fiats kādreiz. Un es zinu, cik tas maksā. Neko. Ko jūs darītu tādā gadījumā, ja jums šāda mašīna saplīstu un aizvestu uz darbnīcu un remonts maksātu 1000 eiro? Man nav komentāru. Ja būtu kāds Fiats Uno vai Fiat Panda, šāds nosaukums es zinu, bet Fiat Seicento es laikam neko nedarītu. Nekas. Pārdodu un visu. Noteikti izmest viņu ārā. Gan jau, ka nodot. Kur jūs nodotu? Autopārstrādā var nodot automašīnu, saņemt samaksu, likumīgi likvidēt. Nezinu, nevajag iegāzt Daugavā iekšā vai mēģināt pārdot. Stolmetā aizvest. Vai jūs esat dzirdējuši par auto pārstrādi? Neesmu dzirdējis par auto pārstrādi, bet ir bijis viens auto, kuru es esmu nodevis metālūžņos. Neko es tur nedabūju, 200 eiro, man liekas. Nē. Jā, esmu dzirdējis. Zinu. Jā. Auto pārstrāde ir vieta, kur jūs varat aizvest mašīnu, jums viņu norakstīs un jūs vēl par to dabūsiet naudu. Tā norakstīs un cik tam mēs dabūsim? Tas ir redzams auto pārstrādes mājaslapā, tur ir kalkulators. Ok.